Tātad tēma ir nomods. Nomods, modrība, uzmanība, koncentrēšanās, disciplīna. Un šīs īpašības, šie tikumi mums ir obligāti jāiemanto, obligāti tie ir ļoti svarīgi ticīgo dzīvē. Ja šie tikumi nav, tad ir kaut kas pretējs. Un kas tas ir? Slinkums, protams, paviršība, izlaidība, krieviski saucās rasējanosti, izklaidība, varbūt burtiski laikam sanākt, ja? Bet, es dažādi to apzīmēšu no visiem skata punktiem. Pretēji tas ir tā nesavāktība, vieglprātība, tas ir pretēji. Ja šajos te dzīvo cilvēks, principā, viņš ātri vien attālināsies no dievvalstības, ātri vien attālināsies. Līdz ar to, kā tēvi saka, kad, garīgie tēvi, es jau esmu skaidros, kas ir bībeliskie garīgie tēvi, ne tie tēvi, kam ir sirma bārda un ilgi kristieši un varbūt Dievu vārdu labi zina, kā Pāvils pirms saprata, kas ir Kristus evaņģēlis, ja? Ne par to iet runa, jo tas, ka tu zini Dievu vārdu, tas vēl nenozīmē, ka tu esi garīgais tēvs, bet garīgais tēvs tur ir pazīmes, par ko Jēzus arī runāja. Un es par tiem runāju. Viņi saka tā, ka ja nav šie tikumi nomods, ja, vienā vārdā modrība, šis tikums, tas jāiemācās tajā dzīvot. Ja tā nav, tad visa ļaunuma sakne tieši ir šī tikuma trūkums. Ir paviršībai, vieglprātībai, izlaidībai, ja. Visa ļaunuma sakne ir tieši paviršība, vieglprātība, izlaidība, nesavāktība. Tas bija, mēs to varam arī redzēt pie Ādama, pirms grēkā krišanas, ja, viņš kaut kādā brīdī palika izlaidīgs, slinks, pavirši, neuzmanīgs, un tāpēc Sātans viņu tik viegli, reāli mēs lasām, ļoti viegli viņš uzķērās, ļoti viegli viņš zaudēja šo modrību. It kā no vienas puses viņš vēl bišķi bija tā kā tajā, bet viņa dzīvesveids bija tieši tāds, ka viņš zaudēja modrību un loģiski sagrēkoja, lai gan bija tas koks, no kura augļiem viņam nedrīkstēja ēst, kas norādīja par virsvadību pār viņu, kad ir kaut kas svarīgāks un galvenais, tas ir Dievs un viņa baušļi. Un tas koks arī uz to norādīja. Tas ir tāds tā kā pietura punkts, ja? Te ir robežs, tev ir jāizvēlās, kas ir labs, nevis kas ir ļauns. Tas ir paklausīt Dievam, un tev jābūt nomodā par savu dvēseli, ja? Un mums jābūt saskaņā ar Dievu gribu. Labi, tas ir tāds. Un tēma ir tieši par to, kad mums ir jābūt nomodā. Mateja 26:41 par to rakstīts, ka esiet nomodā, ka nekrīt tad kārdināšanā. To arī Dievs saka, kā piemērs. Ja mēs bišķi iztirzāsim šo tēmu. Tātad cilvēks, kas dzīvo paviršībā, uz daudzām lietām skatās, principā vieglprātīgi. Uz daudzām lietām, arī pat ļoti nopietnām lietām skatās virspusē, kas ir ārkārtīgi nopietni, viņš skatās uz to pavirši, neiedziļinoties, bieži vien neiedziļinoties. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam nav šī modrības tikuma, jo tas ir tikums, vērtīgs tikums. Jo tu nevari, kā saka, virzīties uz Dievu valstību, ja tu esi neuzmanīgs. Tu bedrē iekritīs kaut kādā brīdī, tā peļķē iekāps, dubļos iekāps, sūdā iekāps. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka tu esi pavirši, vieglprātīgs. Kā tu iesi uz Dievu valstību, ja? Ja tu atļauj Sātanam, ja tevi visādos veidos kārdināt.
Jā, es zinu, smieklīgi izsakoju, bet tāds esmu. Nu, un tad Sātans vienkārši cilvēku kārdina, un viņš ir neredzīgs, viņš nepievērš uzmanību. Un tad kā viņš ir, nu jā. Tā tad vienkārši parāda to, ka mums jābūt modriem, uzmanīgiem. Mēs taču, kad ejam kaut kuru no viena punktu uz otru, mēs tak tomēr skatāmies zem kājām. Mēs paši zinām, ko nozīmē sūdā iekārt, jā? A garīgi kā tad ir? Jā, es zinu. Labi, tālāk. Šādi cilvēki ir bieži nepastāvīgi, kas nav modri, kas nav uzmanīgi. Viņi ir nepastāvīgi. Un tad, kad nāk ciešanas viņa dzīvē, tās ciešanas tiešām spēcīgi darbojās šajos cilvēkos. Un viņus tas ļoti pārsteidz. Šāds cilvēks ļoti pārsteidz ciešanas. Jo viņi ir orientēti uz laimi, uz prieku, uz laimi, visu laiku, kad ir orientēti principā uz svētībām. Un šie cilvēki, kas ir tādi pavirši attiecībā pret savu dvēseli, nav modri, viņi ir orientēti uz labām lietām, un tad, kad ienāk viņa dzīvē grūtības, viņiem ir milzīgas problēmas, pat nokļūst šādi cilvēki depresijā. Viņi nezin, kā tikt galā, viņi nespēja iedziļināties evaņģēliskā mācībā galā. Viņi pat nesaprot, ka viņi ir Dieva rokās un viņa atziņas, kas varbūt ir izskanējuši, ja, viņi to ir palaiduši garām, kā pilē ūdens. Viņi nav mēģinājuši pielietot ticību, pielietojuši šīs bībeliskās atziņas un rodās cilvēka dzīvē milzīgas problēmas. Tāpēc, ka ir orientēti uz to, ka Dievs viņus apsvētīs no visām pusēm. Un tāpat laikā aizmirst to, ka viņi ir kalpi, ka viņiem ir jākalpo Dievam. Cilvēkiem tendence, ka Dievs viņus apsvētīs no visām pusēm. Nu jā, tā mums māca bieži vien. Un vēl viens tāds, jā, nesavāktība vai nospiestība. Tiem cilvēkiem ir tāda lieta, ka viņi krīt garlaicībā. Šie cilvēki, kas nav nomodā par savu dvēseli, nav nomodā par to, ko Dieva vārds runā, viņi krīt kaut kādā brīdī garlaicībā. Principā 6. punktā, nospiestībā. Tas ir sekas, ja, jo katram grēkam ir kaut kādas nāves sekas. Un šim grēkam, starp citu tas ir grēks, jā, to es arī gribēju piepilst, tad, kad tu neesi nomodā par savu dvēseli, tu grēko pret Dievu. Tu vienkārši grēko. Un iekrīt 6. punktā, kā sekas tam, ja. Paliek garlaicīgi, pēc, kad cilvēks pavirš. Kāpēc tas tā notiek? Jo nav iemantojis pamata atziņas. Viņš pat nav iespaidojies no šīm bībeliskām atziņām. Viņš nav to iemantojis savas paviršības dēļ. Jo parasti viņi nesavākt, nav spējīgi savākties. Viņiem nav šis veselīgais iespējas. Vēl. Tie, kas dzīvo izlaidīgi, ir absolūti pretrunā. Un klausieties uzmanīgi, ir absolūti pretrunā pret Dieva gribu, kas ir izteikti evaņģēliskos baušļos, ir absolūti pretrunā. Liekas, jā, esmu izlaidīgs, neesmu spējīgs koncentrēties, neesmu spējīgs būt modrs. Pie tā ir jāstrādā. Arī tur ir dažādi paņēmieni, kā to iemantot šo tikumu. Un ja mēs šo tikumu neiemantojam, mēs principā grēkojam pret Dievu. Izklausās baisi, bet tas ir fakts. To mēs varam redzēt šitajās te rakstvietās, piemēram, 2. Tesaloniķiešiem 3.6, 2. Jāņa vēstule 1.10. Tur ir vispār rakstīts, ja nesludina šo mācību, kas ir evaņģēlija, Pāvils saka, neuzņemiet viņus savās mājās. Nesveicināties, ja? Un vienkārši kāds sakars. Ja tu esi nomodā par savu dvēseli, tavs sirds būs pirmkārt pilna ar evaņģēlisko mācību, tev gribēsies runāt par garīgām lietām. 8. pantā vispār rakstīts, vērojiet sevi, ka nepazaudēt, es lasu, kā ir oriģinālā tekstā, ja vērojiet sevi,
ka nepazaudējiet to, pie kā mēs esam strādājuši. Pāvils pie tā strādāja, mācīja tautu, lai viņi staigātu Dieva gribā. Un Pāvils saka, tātad vēl vienreiz, vērojiet sevi, ka nepazaudējiet to, pie kā mēs esam strādājuši, bet ka saņemat pilnu algu. Tātad mēs saņemsim atalgojumu par to, ka tu praktizē šo tikumu, ka tu esi nomodā par savu dvēseli, ka tu vēro savu uzmanību, savu sajūtu, savu sirdi, lai negrēkot pret Dievu. Un tā, kad tu to dari, tu saņemsi atalgojumu. Šī pantā tas ir rakstīts. Vēl viens pants, 1. Timotejs 4.16. Iedziļinieties sevī. Ja, tur latviski, man liekas, bija esiet nomodā, ja, bet tur rakstīts iedziļinieties sevī, kas tas ir nomods, modrība, savāktība, disciplīna. Iedziļinieties sevī un mācībā un nodarbojieties ar to pastāvīgi, neatlaidīgi. Jo to darīdams izglābsi sevi un tos, kas tevi klausās. Un te ir jautājums, pagaidi, es jau esmu izglābts, es pantīm noskaitīju ticībā, ar mutu apliecinu, es esmu izglābts. Bet Pāvils saka, nē. Tad, kad tu dari to, tad tā būs par svētību arī uz tuvākajiem. Tad, kad tu praktizē ticības dzīvi, tā būs svētība uz tuvākajiem. Labi, es mēģināšu ātri tam visam iziet. Nākamais. Visi svētie bieži nošķīrās no cilvēkiem, lai praktizētos nomodā, lai praktizētos klusuma skolā, lai praktizētos lūkšanās. Starp citu, lūkšanas arī tevi atbrīvo no grēcīgām godām atkarībām. Ja tu lūdz bībeliski pareizi, nevis, ka tu lūdz materiālās lietas, lai Dievs tevi apsvētī, bet ka tu lūdz kaut vai pēc Tēva reizes. Neieved man kārdināšanā, bet atpestī man no šī ļaunuma, ja tev ir lūkšana, lai tavs vārds ir svētīts kā debesīs, tā arī ir virs zemes, kurā brīdī Dieva vārds ir svētīts, tā ka tu sevi centies pakļaut Dieva gribai, kas ir izteikti evaņģeliskos baušļos. Dievs dod man maizi dienšo, lai man būtu spēks pakļaut savu dvēseli tevai gribai, kas ir izteikti evaņģeliskos baušļos. Tā ir Tēvreiz. Un lūkšanas, ja viņas ir bībelisks, kas notiek, viņas kaut kādā mērā vājina viss šīs grēcīgās kaut kādas atkarības, vājina. Viņš palīdz sevi sakārtot garīgi. Tā kā viens no veidiem ir lūkšanas, un parasti tas saistās arī ar klusuma skolu, ka mēs nošķiramies no pūļiem, no cilvēkiem, lai pabūtu vienatnē klusumā Dieva priekšā. Šeit mēs mācamies modrību pret savām sirds sajūtām, fantāzijām, kas varbūt mums galvās tur ir riņķu ārkārtīgi. Ja? Tas palīdz mums būt vērīgiem un nepakļauties grēcīgām lietām, ka mēs ņemam, kas saka, virsroku par savām sajūtām, par sirdi, par fantāzijām, ka mēs esam sakārtoti, savākti. Un tad šāda lūkšana, tad, kad tu esi 100% sevi ieliec lūkšanas vārdos, tas ir spēks priekš tevis un svētība. Un, lai to visu iemantot šo nomodu stāvokli, protams, ir jābūt piepūlē, jo Dieva valstība ar spēku ir ieņemam, ja, kā ir rakstīts, ar piepūli, tur ir vajadzīga piepūli, jo tas nav tik viegli, ja tu visu mūžu esi bijis bezatbildīgs, tas, kas tev prātā notiek, sajūtās un rīcībās un tā uzmanība, kur ir vērsta, tad tur tiešām milzīgi piepūli vajadzīga. Pat, ja tu esi pat labi audzināts, varbūt pagātnē neticīgo ģimenē, ja? Tur ir vajadzīga piepūle, lai disciplinētos, jo kas ir disciplina? Tā ir gara izpausme pēc būtības. Sevišķi, ja tu disciplinējies pēc evaņģeliskiem baušļiem. Un šādā veidā mēs uztrenējamies, ka mēs nošķiramies no visiem, mēs uztrenējam savu šo tikumu, modrības tikumu. Nav izpildīt Dievu gribu bez pastāvīgas, neatlaidīgas modrības un dziļas uzmanības. Cilvēkam jābūt sardzē par savu dvēseli, lai negrēkotu, lai nestu atgriešanās saukļus, ir jābūt sardzē par savu dvēseli. Un, kā jau es teicu, ir nepieciešama piepūle.
Ja cilvēks aizraujās ar zemišķo, ir pārņēmis ar sadzīvisko, tad ar laiku Dieva griba paliek neinteresanta, traucējoša un pat diemžēl neciešama. Atkal ar to Dievu, atkal uz baznīcas, atkal un cilvēks sāk burkšēt. Kāpēc? Viņš ir pielīmens pie zemes, tāpēc Dieva vārds viņam paliek neinteresants. Nevēl te Dievs saka, ka nevar sēdēt uz 2 koferiem, ja vai tu nevar, vai tu vienam kungam kalpo vai otram, nebūs tā, ka tu pasaulē un Dievam kaut kā tur nesanāks. Tātad nomods pirmām kārtām vājina grēcīgumu. Un kā es teicu, vēl viens no veidiem, viņi ir, protams, vairāk, es daži minēšu tādus sitiem, ko tēvi arī iesaka, ja? Mums ir jāizliec sevi tukšām nodarbēm, kas nekādu labumu nenes, mums ir jāizliec tukšām nodarbēm. Pretējā gadījumā mūs pārņems šis ļaunums, izlaidība, slinkums, paviršība, neuzmanība un tā tālāk. Lūkšana, es jau par to minēju. Un vēl, ko es gribēju pateikt. Cilvēks, kurš ir bez šī tikuma, cilvēks, kurš ir pavirši, viņš ir kā nams. Es ceru, ka tas iespiedīsies mūsu atmiņā, mūsu apziņā, ka cilvēks, kurš nav sardzē par savu dvēseli, tas ir kā nams, kam ir durvju ailes, bet nav durvis, ir logu ailes, bet nav logu. Un vai tādā namā var kaut ko vērtīgu atstāt? Jautājums. Un tas pats attiecās uz mūsu dvēselēm. Ja Dieva vārds, viņa svaidījums, viņa svētības ir kā pērli, Mateja 13:44 un 46. pants, ja? Tur ir rakstīts tā, ka šo vērtību dēļ, ko Dievs grib mūsos ielikt, cilvēks bija gatavs pārdot visu. Kā saka, iet uz pilnu banku. Ja kalpo Dievam, tad kalpo Dievam. Cilvēks, kas ir saskatījis šo Dieva svētību un žēlstību, viņš novērtē to tiešām kā dārgums. Ja arī es runāju par to šitajos pantos, ka Dieva valstība ir kā pērli. Un vai šādu pērli var likt tādā namā, kur nav durvis, nav logi, viss ir vaļā. Padomājiet par to. Nebūsim šis sliktais nams, bet mēs būsim Dieva templis, kas sargā Dieva dārgums savā sirdī. Paldies par uzmanību, esiet svētīti.